ziemas miežiem ir tā, ka mēs jau audzējam jau vairākus gadus. Ir izaicinājums viņu normāli izaudzēt, sagatavot augsni, iesēt pareizā laikā, pielietot visādus līdzekļus, jo, kā mēs zinām, ziemas mieži ir ļoti cimperlīgi un prasīgi. Un tāpēc arī mēs veicam visādus eksperimentus. 5 hektārus iesējām, ar ko mēs varējām salīdzināt. Ar sistilu kopā, kas ir jau kodināts, un kur ir tikai bez sistils. Un to varējām salīdzināt, kā rudenī viņi aug. Salīdzinot, kur ir šī sistila klāt, viņš pašā sākumā ir startā jau ir veselīgāks. Viņš aug, sāk cerot ļoti labi. Un pašā sākumā arī pēc ziemošanas, kad viņi ir dzīvāki, viņiem ir jaudas vairāk, un viņi spēja atveseļoties no tās ziemas, jo šeit ir Vidzemē tiešām, kā šogad, kā rādīja, bija jau galvas sāpēja, ne galva, bet mati jau sāka sāpēt, jā, tas kajasals, kas nāca pāri un viss. Bet tomēr viss ir ļoti labi pārziemojis, izdzīvojis un viss ir kārtībā. Slimībām ir tā, ka pavasarī ne pavasarī, arī vēlāk. Tās slimības neattīstās tik ātri. Tomēr tajā jau gultnē ir ielikts tā kodne, un viņa tomēr bišķiņi ilgāk notur tās slimības. Tu redzi, kad ir ilgāk, viņš ir veselīgāks un izturīgāks. Arī pašā sākumā nav tik agri tev jau jābrauc ar pirmo fungicīdu. Tu vari bišķiņi vēlāk, un tad, protams, jau var kaut ko varbūt var apvienot, varbūt nezāles vai herbicīdu jau kaut ko pielikt klāt vai kaut ko, jo tas ir tas pēc tam samazina braukšanas daudzumu uz lauka. Tas ir drošības pilns. Nevajag baidīties eksperimentēt. Katrs eksperiments ir jūsu pieredze. Tas nav tik dārgi, lai to nevajadzētu darīt. Jā, paņemat kaut vai litru, to pašu kaut 5 hektāriem, iesējat tīrumam pa vidu, tad varat pavērot vai kaut ko, un tad nākošā gadā pieņemat lēmumu. Sākām ar 1 litriņu, nu tagad jau ir kopā jau, es no galvas neatceros tos skaitļus, jā, bet principā arī visiem vasaras miežiem jau mēs liekam to sistilu klāt. Mums tāda bišķiņa tāda dvēselē iekšā ir miers, kad zina, kad pārziemo un izdzīvo un rezultāts ir redzams.